Ja Līgo vakarā briem pa ūdeni, tad naudu atradīs pastāvās. Žēl gan, ka man nav pastāv. Varbūt kurpītēs arī varēs naudu atrast. Sapīsim vainagus? Te ir tik daudz skaistu puķu. Līgo vakarā tās visas sauc par Jāņu zālēm. Vai tu zini, cik Jāņu zālēm jābūt vainagā? 3 Cik tas ir? Tas ir 3 x 9, tātad 27. Kur tad tik daudz? Skaties! Margrietiņa, sarkanais āboliņš, madaras, zvaniņi, vanagzirņi, debestiņa un vēl ir taču bezgal daudz smilgu. Katra citādāka. Tā. Nāciet nu, ugunskurs gatavs. Meitiņ, cik tev skaists vainadziņš. Ai, kas tu tas? Skaties, mammu, kur pēc tiešām nauda atradās. Tiešām, manās kurpēs arī ir nauda. Tā ir 5 eiro banknota. Līdzīgi kā puķas, eiro banknotas ir atšķirīgās krāsās un lielumā. Tās ir eiro monētas. Paskaties, cik tās dažādas. Eiro ir daudzu Eiropas valstu nauda. Visu valstu eiro monētu vienu pusi ir kopīga. Savukārt monētu otru pusi katra valsts izveido pati. Pētīt šīs monētas ir aizraujoši. Redzi, šī ir Igaunijas eiro monēta. Uz tās ir redzama Igaunijas karte. Un šī? No kuras valsts ir šī monēta? Redzi, te ir slavenais austriešu komponists Mocarts, par kuru jūs mācījāties mūzikas stundā. Tātad tā ir Austrijas eiro monēta. Cik interesanti, uz šīs monētas ir attēloti lāciņu ziedi un ogas. Šīs ogas aug Somijas purvos. Tātad... Es sapratu, tā ir Somijas monēta. Katra monēta stāsta par savu valsti. Tēti, skaties, re, kur es? Lūk, šī ir Latvijas eiro monēta. Uz tās ir redzama tautu meita. Tiešām līdzīga tev, Justīna. Uz šīs Latvijas eiro centu monētas ir Latvijas lielā ģerboņa attēls, bet uz šīs Latvijas mazā ģerboņa attēls. Apbrīnojami! Eiro monētas ir kā ziedi pļavā, tik dažādas un interesantas, un ar tām var norēķināties jebkurā eirozonas valstī. Mamma, kas ir eirozona? Tas ir valstis, kuru nauda ir eiro. Ja ziedi vienkopus veido krāšņu vainagu, tad šīs valstis kopā veido eirozonu.